savā ikdienas darbā ļoti daudz ko gūstu no citautiešiem. Mēs strādājam gan ar krievu, ar ebreju režisoriem. Man nav nekāda problēma mēģinājuma procesā runāt krievu valodā. Man ir ārkārtīgi interesanti strādāt pie dažādu valstu dramaturģijas, un tas jau mūs tikai bagātina. Bet arī no šiem maniem kolēģiem no citām valstīm es nekad neesmu saskārusies ar izbrīnu vai kādu nievājošu attieksmi pret to, ka man ir sava valoda un man ir sava valsts. Un tas taču ir tik loģiski. Nu, tā tas ir viņiem visiem. Un kāpēc, lai šajā mazajā zemītē būtu vairākas valsts valodas? Nu, šī taču ir vienīgā vieta, kur mēs varam latviski runāt, un man nav nekāda naida ne pret vienu krievu cilvēku. Tiešām savā treptelpā, manuprāt, mana ģimene ir vienīgā latviešu ģimene, bet es neuzskatu, ka tāpēc šeit vajadzētu otru valodu. Absolūti nē. Un es noteikti tieši uz referendumu un balsošu pret šiem grozījumiem. Es tiešām aicinu visus cilvēkus nebūt vienaldzīgiem vai aizvainotiem, nepalikt mājās, jo tas ir traģiski, ka mēs tik tālu esam nonākuši, bet ir jāaiziet un jānobalso par to, lai šeit būtu latviešu valoda pret šiem grozījumiem.